Sveiki! Šajā video es tev pastāstīšu par Vāciju. Fakti par Vāciju. Tas ir ļoti svarīgi, mācoties kādu svešu valodu, un tagad tu mācies vācu valodu, arī zināt dažādas lietas par šo zemi. Skaties, tā ir karte, pasaules karte, die Landkarte. Pirms es stāstīšu par Vāciju, es nosaukšu kontinentus, un to es darīšu vācu valodā. Ieklausies, kā tie skan vāciski. Es domāju, ka tu arī zini, kur tie atrodas. Ieklausies, kādas ir līdzības vācu valodā ar latviešu valodu tieši kontinentu izrunā. Amerikā, Antarktis, Eiropā, Āzien, Āfrikā, Austrālien. Ļoti līdzīgi, vai ne? Dzirdēju, vārds Eiropa vāciski izrunājas Eiropā. Tieši tāpat kā eiro, eiro. Un Eiropas Savienība EU vai arī die Europäische Union. Bet kur ir Vācija? Ar to mēs sākām. Nevelti saka, ka Vācija atrodas Eiropas vidū. Tātad Deutschland ist in Europa. Vācija ir Eiropā. Bet, karte ir pietiekami liela, vai ne? Es paņemšu tādu mazāku versiju, lai mēs redzētu, jā, tur ir Vācija. Jā. Tā ir Eiropa. Das ist Europa. Kā jau es teicu, Vācija ir Eiropas vidū. Un kur tas ir? Da. Hier ist Deutschland. Šeit ir Vācija. Un wo ist Lettland? Kur ir Latvija? Da. Da ist Lettland. Lettland, Latvija. Deutschland, Vācija. Abiem kopīgas ir beigas, vai ne? Land. Deutschland, Lettland. Arī vārds land nozīmē zeme vai valsts. Vācijai ir 9 kaimiņu valstis, kas ir Vācijai apkārt. Vācija ir zeme, kur arī sauc par federatīvo republiku. Teiksim tā, tāda apvienotā zeme, kurā ir daudz reģionu. Iedomājies, tāpat kā Latvijā ir novadi, ir 4 novadi – Zemgale, Latgale, Vidzeme, Kurzeme, un kaut kā līdzīgi ir arī Vācijā. Tur tikai ir vēl mazliet savādāk ar likumiem, ir atšķirīgi likumi katrā reģionā. Un Vācijā ir 16 reģioni. Tas ir diezgan daudz, vai ne? Es paņemšu tagad un parādīšu Vāciju vēl tuvāk. Tas ir Deutschland, tā ir Vācija. Un tu redzi, ka tie ir sadalīti. Vācija ir sadalīta 16 reģionos. Par reģioniem es tev pastāstīšu vēlāk, bet tagad apskatāmies uz Vāciju kopumā. Pašā augšā Vācijā ir jūra. Die See vai arī das Meer. Jūru mēs varam arī iedalīt divās daļās. Die Nordsee un die Ostsee. Ziemeļjūra un austrumjūra. Tā tiek iedalīta pēc debesu virzieniem. Vienkārši, ka tu zini, ka tur augšā, tajā pusē pie Hamburgas ir die Nordsee un tālāk uz mūsu pusi, uz Latvijas pusi, die Ostsee. Vācijas apakšpusē ir kalni, die Alpen. Un Alpi robežojas arī ar kaimiņu valstīm Austriju un Šveici, Österreich un die Schweiz. Arī šīs zemes, kuras robežojas ar Vāciju, ir ļoti svarīgas. Tas ir šeit apakšā. Kāpēc? Jo arī šajās zemēs tiek runāts vāciski. Tātad gan Vācijā, gan Austrijā, gan Šveicē tu vari runāt vāciski. Ir arī reģionāls atšķirības. Tas nozīmē, vārdi tiks izrunāti nedaudz citādāk. Varbūt pat leksika būs cita, tas nozīmē vārdiņi, bet visām vienojoši ir
vācu valodu, ko arī mēs varam saukt par standartu vācu valodu, Hochdeutsch. Un arī šo valodu, protams, bērni mācās skolā. Ja nu gadījumā viņi mājās runā citādāk, viņi tāpat zinās standartu vācu valodu, Hochdeutsch. Vai tu zini, cik Vācijā ir iedzīvotāji? Latvijā ir apmēram pie 2 miljoni iedzīvotāji, vai pat mazāk. Bet Vācijā ir apmēram 83 miljoni iedzīvotāji. Tas ir ļoti daudz, vai ne? Vācija, protams, ir arī lielāka nekā Latvija. Vācijas galvaspilsēta ir Berlīne, un tas ir šeit. Un Berlīnē vien jau ir pāri 3 miljoniem iedzīvotāju. Tā ka tu vari iedomāties, cik daudz cilvēku Vācijā un arī vēl klāt Austrijā, Šveicē un arī citur pasaulē runā vāciski. Tāpēc vien jau ir vērts mācīties vācu valodu, jo tu savā dzīvē noteikti satiksies ar daudz vāciešiem arī ceļojot vispār pa pasauli. Jā. Kas vēl ir jāzina, mācoties vācu valodu? Kādi vēl fakti? Redzi, valoda ir kultūras sastāvdaļa, kā jau es teicu. Un šeit tu atkal redzi Vāciju ar dažādiem faktiem par Vāciju. Piemēram, Vācijas karogs. Kādas ir Vācijas karoga krāsas? Melns, sarkans un zelta. Tā sauc šo krāsu tumši dzelteno. Šeit tu redzi Berlīnes, Brandenburgā to, tā sauc šos vārdus. Un Berlīna ir Vācijas galvaspilsēta, kas arī ir jāzina. Un vēl dažādi simboli, kuri varētu asociēties ar Vāciju. Tāpēc padomā par to, kas tev pirmais nāk prātā, domājot par Vāciju, uzrakst to un savāc šos faktus, lai tev būtu interesantāk mācīties vācu valodu. Un lai tev būtu motivācija uzzināt vēl daudz vairāk par Vāciju. Nākamā video es tev pastāstīšu tuvāk par Vācijas reģioniem, par 16 reģioniem. Atā!